Izvēlētas divas galvenās egles, kas Rīgu rotās Ziemassvētku laikā. Tās ir par aptuveni 10 gadiem vecākas nekā pērn izraudzītās meža skaistules. Tādēļ izrotātas solās būt vēl iespaidīgākas nekā citus gadus. Egles kopā ar Rīgas domniekiem devās lūkoties arī mūsu kolēģe Kristīna Ozolniece. Rīgas egles pilsētas mērs kopā ar palīgiem jau tradicionāli devās izraudzīties uz Babītas novada tīreļu mežiem. Meklējums sākās ar dančiem un dziesmām un citiem pārsteigumiem. Tas no Zaķu arotbiedrības, jā? Lieldienās nebūs, kur dēļ. Nu, tur jau par to... Viņš zina par tām olām, nebūs, kur dēļ tās olas, jā? Nu, jā. Bet es jau neko, jā? Es runājos ar tām meža cūkām, bet cūks kā cūks, viņām vienalga, ne? Bet tās vāveres satraucās, ka viņas nevarēs par tām eglēm lēkāt. Un lūdzu, ja šo egli nost, mums jāliek kādu citu vietā, man šķiet. Jā, jāliek. Izvēloties egles, Rīgas mērs Nils Ušakovs lūdzu padomu arī žurnālistiem. Priekšlikums tā egle uz Radslaukumu, šī egle uz Domlaukumu. Sanākušie vienbalsīgi apstiprināja, ka ieteiktajām eglēm ir kuplākā un skaistākā zaļoksna. Tāpat kā pērn arī šogad divu izvēlēto koku vietā tika kolektīvi iestādīti 20 egļu stādi. Rīgas mežu vadītājs skaidro, ka tādā veidā tiek gatavots Rīdznieku Ziemassvētku egļu nākotnes fonds. Mēs katru gadu iestādām apmēram 1 hektāru egļu jaunu audzi, kuras ir tieši domāts Ziemassvētku eglītēm. Un mēs ļoti ceram, ka pēc gadiem 8, 10 viņas būs tā saņēmušās izaugušas, ka mēs varēsim aicināt tos Rīgas iedzīvotājus, kuriem ir vēlēšanās, pašiem ar ģimeni vai kaut kā savādāk, varbūt pat vasarā, atbraukt, jo nolūkot savu eglīti. Tomēr šogad rīdziniekiem savas egles vēl būs jābrodas lūkoties ārpus Rīgas Latvijas valsts mežu teritorijās, kur katrai ģimenei atļauts nocirst vienu kociņu. Abas izvēlētās egles iestādītas pirms aptuveni 40 gadiem un šajā laikā izaugušas 20 metru augstumā. Jau šīs nedēļas laikā viena no tām nonāks Rādslaukumā, bet otra Doma laukumā. Kristīna Ozolniece, Aivars Baltmanis, LNT.